Es dzirdu pērkona dārds, prātot sāku, kas man nav un kas ir dārgs. Kā es nonācu šeit, lietā iztēli, ja es atnācu pats, man nebija izvēles. Es dzirdu pērkona dārds, prātot sāku, kas man nav un kas ir dārgs. Kā es nonācu šeit, lietā iztēli, ja es atnācu pats, man nebija izvēles. Jā, Underdogs ir ēkā. Kā ar albumu ir pastāstīt šī pārstāvā? Pabeidzām. Albums runās pats par sevi, vot ko es varu pateikt. Super. Īstenībā šonakt naktī vajadzētu būt Spotifyā jau. Aiziet. Jā. Bija viegli? Jā, īstenībā mēs... Jā. Zin kā, pēdējā laikā tik daudz, kas notiek mūsu dzīvēs, un tad, kad daudz notiek un ir daudz emocijas un iet pa augšām un lejām, tad tev arī ir ko pateikt. Un tad tas process baigi labi iet uz priekšu. Ļoti esmu gandarīts par to, kas ir paveikts. Vienā gadā 2 albumi, bam, 2 pirīti. Ej, tu dirst! Šitam ir tāds vibes. Šitas ir tas, kas atkal atdzīvina hip-hopu kaut kādā savā mērā, jo pietrūks to kārtīgo, zini, to kačku gabalu, un tagad mēs, bum, ir viens. Hip-hops atkal ir dzīvs, tas, kas tev liek šīdā te kustēties. Sveiki! Labdien! Uz šaušanu! Jā. Makstī. Maksts. Es esmu ar AK4 šāvs, tas ir tēlā. Čau! Hotboy season. Mēs Lucky Punch buņģu varēsim nolikt pa buņģu uzbliest. Jūs varat vienkārši mums atstāt viņus visus, atvest. Tukšās? Pilnās. Pilnās. Tas taču kārtīgi. Tukšās mēs atdosim atpakaļ depozītu. Bet varētu pa buņģu uzbliest arī? Jā, droši. Zēbīs. Kur sākos ar jums? Šitais būs katram pa 10, tad ar šo katram pa 5, tad ar pistoli katram pa 10. Mjau. Šito mēs šausim no gurna šādi te vojā, jo viņu plecā ielikt nevar attiecīgi. Šīm es tev jaudīgās nedošu, bet es paņemšu 2 patronas jaudīgās, iedošu tev ar šito. Okay. Jo plecā neliekot, tu viņu nenoturēs, pa zobiem dabūs. Nu jā, es varu iztēloties. Ar revolveri es šāvus kaut kad. Izrādās, ka es vienmēr turēju nepareizi ieroci. To mēs tūlīt redzēsim. Te ir šādi mērķi. Var izvēlēties. Es šaus pa šito un es pa to vecenu mēģināšu trāpīt. Jo tas džeks īstumā ir labais. Šitā ir... Tur ir stāsts apakšā tajā bildē. Kāds? Viņa ir īstumā ritīgā malka, viņa krāpja viņu. Viņa tur, redzi, viņam fēns ir rokā, viņš matus viņai gribēja izfēnot. Un viņai īstumā nazas aiz muguras, viņam pie muguras. Tā kā viņa ir jānošauj. Es viņai ar vinčīti gribu noraut galvu. Mjau. Tu albuma coverā trāpīji ne tāpat vien. Albumā ir visi tie cilvēki, kas ir pielikuši savu pirkstu, tā kā šim albumam šis gabals ir veltīts tev. Jā, man bail jau palika, ja godīgi. Un atkal uztaisi naudu. Es dzirdu pērkona dārds, prātot sāku, kas man nav un kas ir dārgs. Kā es nonācu šeit, lietā iztēli, ja es atnācu pats, man nebija izvēles. Es dzirdu pērkona dārds, prātot sāku, kas man nav un kas ir dārgs. Kā es nonācu šeit, lietā iztēli, ja es atnācu pats, man nebija izvēles. Galvīs visvairāk pēc. Jā, paldies. Jā, man, citā aizgāja hujeņķi. Hujeķi. Ļoti smuki, jā. Kad tu laidīs kaut ko jaunā? Es nezinu. Tev jau kaut kas tur sēž skapī, ne? Man kaut kas sēž skapī, bet es neesmu tā kā pārliecināts vēl līdz galam par to. Šitie skapī? Varbūt tāpēc arī nelaiž ārā, jā. Nē. 2 dziesmas varētu būt gatavs, viņas varbūt jau vairākas pa jaunu būs. Bet jāparaksta vēl pa virsu tam visam. Vienkārši nav sanācis. No Denis jaunā albuma kaut kas dubultas lāsdā arī skanēs? Nav ne jausmas pagaidām vēl. Jāskatās, kāds būs tas koncepts. Man liekas, ka būs viss dubultas lāsts no A līdz Z būs atskaņos un mani un kaut kādi ozoli trekši. Kīti kaut kādi, ko mēs pirms tam saulē esam laiduši. Man liekas, tāds koncepts vairāk būs. Viesi arī būs kaut kāda, vai ne? Es nezinu, goda vārds, es nezinu, vai būs viesi šoreiz. Iespējams, ka mēs būsim tikai 2 tā roza. OG stuffs.
Jā, man liekas, iespējams, ka tas būs tieši tā, ka mēs tikai dievotājs redzēs. To mēs noskaidrosim. Vēl laiciņš šeit mēs saplānosim, sakoriģēsim visu. Mazāk pa mēnesi, jā? Mazāk pa mēnesi. Kurš datums šodien? 28? Jā. Mazāk pa mēnesi. Principā 4 nedēļas joprojām ir. Jā. Man tā liekas, ka 4, jā. 4 nedēļas. Stāvot uz līnijas, tēmējam tikai uz mērķiem, negrozam ierodas pa labi, pa kreisi, jā? Tā, turi, kamēr es salādēšu. Tad ar šito tev, jums katram būs pa 10 šāvieniem. Noņem kreiso nost, izstiep taisnu labo. Tad kā mēs tēmējam, re, kur šeit vidū, tev ir jāredz baltais punkts. Jautājumi? Nebūt, nē. Gatavs? Ausis visiem virsū. Mēlīti ļoti lēnām spied, velc viņu. Pasties, kā es esmu sadēlis. 1, 2, 3. Jā, Palaid savu, palaid putīti pa dambi, palaid putīti. Dabūj pa vaigu. Ar dabūj pa vaigu? Jā, viņš dabūj, jā. Smaržo labi. Nu, tāds viņš ir, ka visi tie caurumi. This gun has a good spread. What's up? Ko daram? Braucam tagad pakaļ tehnikai un filmēsim šodien pirmo video saistīto ar mūsu Bazara 0 Fight Clubu, un tas būs Francis un Dirks, bļeķ, Francis un Zutis. Francis un Dirks. Es jūtu tagad šito, zini, jau iet. Kas būs pēc 3 mēnešiem, man bailīgi pat iedomāt. Bet būs čotka, maucam. Visu parādīsim jums šodien. Bum! Ejam paņemt busu, jo būs ļoti daudz tehnika, ko mēs ņemsim no fotorenta. Открыть и осмотреть. Автомат. Tehniska apskate. Laiž. Tu pa vidu? Es domāju, ka jā. Bļā, suka. Sākam, karoči, krāmēt. 4, да, там? 4, да. Skaties, lai nebūtu tā. Pēdējās lietas nāk apstēst, cik mums daudz vajag, lai normāli podcastu produkšanu uztaisītu. Un tas ir tikai mazumiņš, vēl man liekas, ka daudz kas ir uz vietas. Kur braucam? Provodņiks. Provodņiks. Kas tas nozīmē? Es nezinu, pat pasaka tu man, tas tāds krievisks izklausās. Provodņik tas ir, kad tu gribi kaut kur aiziet, piemēram, pa mēžu. Tev ir cilvēks, kurš tev rāda ceļu. Tas ir provodņiks. Gids? Nu, gid, jā, plus mīnus. Provodņiki, kad tu brauc ar vilcienu kaut kur, tie cilvēki, kuri staiga un deva tur, nezinu, tev teiņu, tur pārbaudi biļetes, tas ir arī provodņiki. Kontrolieri, jā? Jā, nu, kontrolieri ir tāds vārds. Tas ir negatīvais vārds. Pārbaudītā? Provodņiks ir negatīvā versija? Nē, tas ir pozitīvā. Provodņīca, tas ir tāda sieviete, kura staigā ar tādu, nu, karači normāli. Bet kontrolieris ir jau tāds, kurš, kur ir biļetes? Sodu maksās. Sodu maksās, ej tu nahuj. Kas tur ir galvais? Kas tu, bļēd, uzreiz atra botku sākam taisīt, da? Čau, vakar. Skatu. Oi, doli. No lidmašīnas pataisi no šeit. Kas tev pietrūkst? Tas ir tas, kas man pietrūkst. Aiziet. VK studio Rīga tā arī rakstās, paskaties. Pēc pirmā albuma iznākšanas man uzrakstīja Sudraba sirds. Viņš man iedvesmoja un palīdzēja ar mūziku, idejām un realizāciju. Tā radās Underdogs. Sapratu, ka vēl viens albums ir tieši tas, kas ir vajadzīgs. Ja 22 bija koncepta albums par ceļu no tumsas uz gaismu, tad Plejādes ir kā iezemēšanās savā gaismā. Albums Plejādes apvieno agresīvus repa singlus
interpretējot stāstu un vēstījumu, iedvesmojoties ne tikai no sava elka 50 centa, bet arī pašam no saviem dzīves kontrastiem. Tas ir 6 dziesmu stāsts par iekšējo līdzsvaru, spēku un savu vietu zem saules. Nosaukums aizgūstas no vērša zvaigznāja Plejādes, kur katra zvaigzne simbolizē cilvēku, kurš bija daļa no šī projekta. Albuma vārds ir Manas Plejādes, mani cilvēki. Ja kas tad brauksim? Hello. Kickflip. Karoči, mēs esam uz vietās. Tūlīt meklēsim divānus, kur sēdēs mūsu draugi. Francis, Zutis, Daņik. Būs ļoti interesanta saruna. Pirma tāda nopietna saruna ar apsardzi un ar visu. Nebūs nekādi kautiņi, jā, pareizi. Cerams. Un jā, pastāstīsim par visu šito situāciju, kas notiek starp viņiem. Un viss tas norisināsies 10. janvārī Xiaomi Arena, Bazara 0 Fight Club 3. Xiaomi Arena Rīgā, būris būs pirmo reizi un jums noteikti vajag to redzēt. Jā, tad tie tur ir labi. Davai ņemam vienu divānu un 2 kresli, jā? Nav krēsli, izrādās, ka viss bija divāni. Ai, bļā. A kā viņi sēdēs, tipa, Daņiks uz vienu divānu, šis... Un tipa 3 tā uztaisīsim? Uztaisīsim 3. Viens pa vidu, 2 pa sāniem. Un šitais te priekšā pa vidu. A mēs varam vienreiz 3 uzreiz paņemt? Es domāju, ka jā. Super, puper. Liekam blakus. Nu, normāli divāni, ne? Širo pufu mēs domājam nolikt pa vidu, kur lakīpaņš salikt. Nu, tā kā galda vietā. Davai ņemam arī viņu pie sakņiem. Nebūs. Davai uz augšu. Un tā slowly. Uzreiz nākuj. Viņš turās tā? Da. Lēnām, tad jā. Ko tu darīsi? Ko tu darīsi šeit? Čau YouTube. What you do for a living? What you do for a living? Sex, drugs and rock and roll. Teicu, ka mēs būsim 2 un 1 kompjūters. Vai tas nav vienalga, ka tu neredzi to uzlīmi šeit? Viss, ko es runāju, tam nav nozīmes. Nav nozīmes. Kas tas ir? Kontraflows, vecīt. Nepisies, kontraflows, vecīt. Nepisies ar kontraflows. Lielajā vispār chill, bet ja ir mazā, tad jā, tad toču mēs tur gar sienām stāvēsim. Nē, nu, stāvēsim gar sienām. Tev Alkatrasas cietumā, kur viņam šitā tevai visu laiku jāstāv kājās. Jāiet no viens stūra uz otru visu dienu. Viņš bija žuļiks šodien ir, viņam kāds iekodas ir. Не жульничай, не надо. Нет, это неправда. Правда? Нет. Jau sakā visi? Mums vēl manis vagūzi, monitori un kameras. Krāmējam iekšā. Šitie ir nopietni koferi. Slāpst. Līdz pašam galam šitā. Tur vēl tā klapa. Jā, taisīs. Vaļā, tad attaisīs vaļā, neko darīt. Horror movie kaut kāds, jā? Tagad bija Freddy Krueger parādās. Es tagad biju Disneylandā un tur bija jaunais, kā viņš saucās, Scary Room? nu viņiem ir vēl viena Disney. Vēl viens parks. Tad bija tikai Twilight Zone brauciens šitajā servis liftā un brīvais kritiens. Tu iekāp šitādā te liftā iekšā un piesprādzējies, un viņš brauc uz augšu leju un krīt. Kas tas tāds ir? Tas būs tu kaut kad. Jā, tas man patīk, noteikti. Izskatās ļoti nopietni. Mums piestāv šis stils. Ejam kaut ko parādīšu. Artur!
Nikita, kā mums sets izstās? Nu, jūs varat paskatīties. Ļoti labi, manuprāt. Tas tik labi izskatās viss vienkārši. Profi komanda. Kolosāli. Nu, izskatās fucking movie. Aļo. Gatavot 5-6 reizes beigties. Šī ir tā unikālā diena, kad es esmu vēlreiz izskatīt. Jo. Kā iet? Jautājums nekādus nemācījos, būs freestyles. Kā aizies, tā aizies pazaras vēl. Gribu Danku redzēt? Vai? Let's go! Kā man pateikt? Tev nevajag spārnus, tev vajag vienu veiksmīgu pisaku. Domā tā? Jā. Pisaku. Tev nevajag spārnus, tev vajag lucky punch. Tā. Davai sākam. Es izpasīšu un tā pateikšu, ne? Jā. Davai. Tev nevajag spārnus, tev vajag lucky punch. Janks, paldies. Kārtējā diena ofisā. Kur tā ļāk dabūt? Huntīšos. 10 gadus atpakaļ. Jā? Labi, ne, 10 gadus, ne, 5 gadus. Jā, labi kalpā. Jā, ne. Ja kas es vadu sporta nodarbības, bet tikai sievietēm. Galda tenisā, peldēšanā, var pie manīm arī pieteikties. Un kalnu turismā. Es varu aizvest turismā pa kalniem, tur zinu, Mārupas kalniem. Un, kaut kā tā. Tagad aicinu visus pieteikties nodarbībām. Sportā. Sporta svētki arī drīz būs. Sporta dienas atpūtas bāze. Viss notiek, jā. Lucky punch, energy. Varēs iedzert pirms treniņiem. Deguns pilns, bišķi augsts, bet mēs strādājam tālāk. Sports, rerā, jā. Atcerieties. Es nebiju tas, mani viņi noveda no ceļa, tu biji liecinieks. Es redzēju, veicīt, bļaļ. Man jau grāmatā vienā lapā par to viss ir uzrakstīts. Tad, kad pienāks laiks, mēs taisīsim tavu grāmatu vaļā, bļaļ. Viņam tāda karma, viņu vienmēr noved no ceļa. Viņu vienmēr kāds noved. Viņš jau tāds liels un, bļaļ, neparocīgs. Viņu vienkārši ir pagrūst. Pagriez un saki, jā, vai? Jo, yes, nice, tagad daudz labāk. Paprēm kaut ko pateikt, es jau vispār nezinu, cik es daudz noskaitīšu. Davai mācam. Ko nozīmē mākt uz plusiem? Mākt uz plusiem nozīmē virsū dziesmai, kamēr tavi vokāli skan, uz ieraksta tu vēl pa virsu saviem vokāliem skaiti. Tā kā tas ir plus. Tu skaiti uz mīnusu, tad, kad skan tikai beats, un tad tu lietas dzīvējā savus vokālus virsū. Nav mīnus. Yes, es stāju. Davai, mācam, jā? Davai. Cik maksā tava sirds, cik maksā tava āda? Es nopļauju zāli, lai redzētu, kur ir tārp. Es nezinu, ko teikt tev, ja nezini, kas vārds ir. Nezinu, kā beigt, bet tu nezini, kā sākt šo. Es tikko sāku skriet, bet tu domā, ka es ākstos. Čaļi norāju bālo, jums nevajag izsaukt ātros. Es tevi divreiz atkodu puis, kā garos. Эй, йо, в главных ролях Сильвия Аткинсон Double D в фильме и Дубок. «Двойной сласт». Double D и Дубок. Augsti. Es ieradies uz Provodņiku. Bet bail iedomāties, ko te viņi kādreiz pravaitīja. Augšā pa kreisi. Zinu, vēl kāds treps ir policijā. Tā, Viss ok? Ļoti labi. Ļoti labi, ok. Sveiki visiem draugi! Mani sauc Daņiks Višņonaks un mēs atrodamies Bazara 0 Fight Club 3 Face to Face podkastā. Šodien mani ciemņi ir Francis Rodolzās un Kristaps Zutis, kuriem notiks cīņa 10. janvārī Xiaomi arēnā.
Tā ir vislielākā hype cīņa Latvijā. Ar godu varu pateikt, ka to uztaisīsim mēs. Un mēs šeit esam savākušies, lai katrs pasaka savas domas par šo cīņu, katrs pasaka savas emocijas, lai mēs visu šo situāciju, kura ir sanākusi, nogriežam tīri uz sportu. Jo 10. janvārī tur jau... Tur būs tikai atbildes, tur jautājumi vairs nebūs. Tur nebūs jautājumi, tur tikai runās šī ideja. Mašku uzpasīšana jau kaut ko cīņas laikā. Kā arī mierīgi. Latvija dabūs to, ko vienmēr gribējusi. Beidzot, finally. Tikai Bazara Fight Club. Latvijas tauta beidzot redzēs to. Lucky Punch TV? Tas ir Lucky Punch TV, ja? Tas ir Lucky Punch TV. Wow, Lucky Punch TV! Komentārs ir tāds, komanda sagatavoja ļoti spēcīgu profesionālu setupu, krūtam vaibam un kaut kam jaunam. Tāpēc es domāju, tas iedos tādu labu gaismu, teiksim, kaut ko pozitīvu šeit visai. Bet, podcasts sanāca solīds, mierīgs, pareizs. Zutis bija gatavs neizīt uz emocijām, tā kā Francim arī laikam, tā kā viņš uzdeva tur šādus jautājumus, bet tas varētu nostrādāt, ja Zutis šobrīd nebūtu stabils. Bet Zutis Manotis saņēmies rokās, visu ļoti labi konkrēts pateica no savas puses. Es domāju, ka šitāds podcasts ir labs variants parādīt, kad mēs ielas pizdu, kur viņi tur viens otru gandrīz vai tur, es nezinu, ko viens ar otru gribēja izdarīt, pārvēršam uz sporta notikumu un... Figēni, arēnā būs soldāts. Jā, tieši tā. Sekojot līdzi. Būs super. Я даже стою, все время думаю, что, блядь, сказать?